bet Bērzaune un Inete, sveicināti, kā tas var rīmēties. Bet Bērzaune un Ineta, kā tas var rīmēties. Bērzaunē vai pašā Romā, Ineta par mākslu domā, iejūtoties visās lomās, lūk tā tas rīmējas. Bērzaunē vai pašā Romā, Ineta par mākslu domā, iejūtoties visās lomās, lūk tā tas rīmējas. Bet Gaiziņš eiro aizstrauta, kā tas var rīmēties. Bet Gaiziņš eiro aizstrauta, kā tas var rīmēties. No Gaiziņa ir skaisti skati, eiro būs un nevis lati. Aizstrautai jau stāv smati, lūk tā tas rīmējas. No Gaiziņa ir skaisti skati, eiro būs un nevis lati. Aizstrautai jau stāv smati, lūk tā tas rīmējas. Bet Melders kazas dzindra, kā tas var rīmēties. Bet Melders kazas dzindra, kā tas var rīmēties. Par līviem Melders stāv un krīt, kazas saka tam labrīt. Dzindrai sveķos truši mīt, lūk tā tas rīmējas. Par līviem Melders stāv un krīt, kazas saka tam labrīt. Dzindrai sveķos truši mīt, lūk tā tas rīmējas. Es te Rīgā biju. Rīgā klausies, tur tādi jauni tramvaji skaisti šļūst. Arī es biju Rīgā, ja es redzu. Divas reizes, ja? Redziet, jauno tramvaju, kur šļūst 3 vagoni, viņš pa zemi tāds ir žlūkās. Šlaids, es domāju, no man jāpagājuši, ne? Es domāju, pirmo reizi es iekāpu, garšīgs tāds, ja? Nostājos un pēkšņi skatos otrā tramvaju galā, skaists vīrietis. Nu, tāds, varam katolot tāds, ja? Tā skatās uz mani, saprotat, tādu garu skatienu, ja, es arī palaišu to savu ilgo, ja, tādu, zinu, es domāju, tomēr, kā saka, reaģē, bet pēkšņi, zini, viņš ātriem soļiem man nāk klāt un saka, jūs Taloniņš? Es saku, mans Taloniņš? Nu, jūsu Taloniņš, es saku, mans Taloniņš. Viņš saka, kad jūs esat slima? Es saku, jo, Haidī, tu esi ārsts? Nu, viņš saka, kas jums visi mājās? Es saku, kam Džekman, kur nekas tu ciemos gribi nākt? Viņš saka, kā bija tūlīt ārā? Es saku, kas tev vietas trūks? Pagriezies. Un šitam, vīrietis, ja, bet viņš nemaz nereaģēja uz mani kā uz sievieti. Viņam Taloniņš vairāk interesē. Es tā smaidu, tā skatos, kāpjat ārā. Es nezinu, kur, kā, man kāpt. Es bezpalīdzīga. Viņš saka, vienalga, pa kurām durvīm abas apstājās reizē. Ārprāts, māsa, nē. Es tev teikšu, ka transporta līdzekļi tie ir tikpat kā vēstures uzskatas līdzekļi, jo pie Ļeņina vietā brauc visi kā metro, priekšā spuldzīte un apkārt tumsa. Un pie Staļina brauca kā tramvajā, citi sēž, citi karājās. Bet īstenībā tagad visi brauc kā taksī, jo tālāk brauc jo dārgāk. Lai gan godīgi sakot, es braucu ar vilcienu. Es biju izdomājis aizbraukt uz Jūrmalu, iekāpu Toņkalnu stacijā vilcienā, un pēkšņi man pretī apsēžas arī ļoti skaists vīrietis, tādi paši tetovējumi, kā tev, tāds ļoti interesants vīrietis. Un viņš saka, meitenīt, ja tu pacelsi kleitu līdz ceļiem, es tev iedošu 5 lati. Es teicu, zini ko, ja tu man iedosi 10 lati, es tev parādīšu, kur man izgrieza aklo zarnu. Ja jūs klausies, iedeva tev 10 lati? Iedeva, jā. Super. Un es viņam parādīju, es teicu, reiz skaties te aiz logas Stradiņu slimnīcā. Par ko jūs smēties? Jūs domājat, ka man tai slimnīcā jautri gāja? Man daktars teica, neuztraucies, vakarā varēs sēdēt no rīta, staigāt un pusdienās iet mājās. Es teicu, vismaz operācijas laikā es varēšu gulēt. Es domāju, nav nekādas kārtības tajā medicīnas sistēmā. Paklausies, ārsti nezina neko, zin kā manam vecim bija. Viņš aiziet, viņam vat nav pašsajūta, tas sāp, zini, otrais vecis man. Jā. Viņš aiziet un ārsts saka, jums vajag ilgāk, biežāk staigāt, vairāk staigāt, un viņš aiziet pie otrā ārsta. Tas saka, jums vajag pagulēt, jums vajag kādā kurortā pagulēt. Viņš tagad nezinu, ko viņam darīt? Lai viņš uz to kurortu ieta kājām. To tu pareizi saki. Es tev pateikšu, vispār, tā jau arī saka, zini, darbs tas ārstē, jāsaka. Un tad es domāju, jo Haidī, lai strādā slimiem. Pareizi, loģiski. A mēs māsu baigi
strādājam. Mēs šancējam, zini, no rīta līdz vakaram. Es noņemu lāstu no fotogrāfijas un māsas sodāmību no fotorobota. Ja šodien kādam ir kāda vajadzība, jā? Es esam jūsu rīcībā! Mēs esam jūsu rīcībā! Mēs esam jūsu! Droši varat nākt, mēs noteikti palīdzēsim, jā. Jo ir kādreiz tādas situācijas, ka jāpalīdz. Man arī kādreiz ir pilnīgi, zini, sirds aptekas, es raudu. Man viss tas pilvenrāna mamma, ot, šitas tek tuč, ko tu ņem ārā? Es mēģināju ferī, tas laikam tu vislabāk, zini, citādi neiet laukā, zini, nu iet laukā, ferī iet, jā. Ajaksu, pamēģināšu, sieviete zinoša, zina Ajaksu uzreiz. Bet, zini, ko es daru vēl labāk par Ajaksu? Es zini, iedu šokolādi, iedaru šampānītu, uziedu kādu dziesmu faršu un paskatos, cik daudz skaistu vīriešu vēl apkārt. Tā ko skumj, pareizi dzīve, tā kā pilnīgi. Un man ienāca šodien ar vienu dziesmu prātā. Klausies, es nodziedāšu, var itāliski? Jā, tu māsa varēs nospēlēt. Māsa iztulkos tev, māsa zini. Es brīvi saprotu, ka runā angliski, es tikai nesaprotu, ko runā. Labi. Uzspied tā bēdīgi, jā, tu vari bēdīgi. Bēdīgi, ļoti bēdīgi, jā. Sul mare luccica la strada argento, placida l'onda, raspēj il vento. Esam aizpūtuši tumšos mākoņus, un arī Bērzaunē uzspīd saule. Sul mare luccica la strada argento, placida l'onda, raspēj il vento. Man ir ļoti grūta dzīve. Neviens no vīriem nemaksā alimentus. Jums ir sirds krūtīs, palīdziet mums. Venite la barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Māsa, šo skaisto kungu tu varētu ņemt kādam savam bērnam par krustā. Klausies, ar tam sirds krūtīs, ko, beidz, šito es vēl var ņemt par tēlu, tu ko? Tu redzi, kā bērns vēl uzreiz atsaucās, cilvēki saprot, par ko mēs dziedam. Vai tagad to bēdīgu pantu, ja? O dolce Napoli, o beata, Ew! Ko redzu? Klausies, tevi kad izlaida? Paklausies, tas taču mans radinieks. Otrā vīra, pirmā sievas znots. Jā, Paklausies, man veicis tik labi par tevi atsaucās, teica, labākā kameras biedra nav bijis. Veķis teica, ka Iņu un Ņaņu tik diviem ir uztetovēts. Viņam un tev vairāk Paklausies, Ev, tu patiešām man jau arī par labu uzvedību laidis pirms laika ārā. Nevienam bērnam nav mobilais telefons. Vispār neviens bērns nav redzējis, kas ir telefons. Tev ir sirds krūtīs, palīdzi. Zini, man ir tikai 9 mobīlie telefoni, bet vienīgi nav atkodāti, saprotu, vot tāda man skrobe, saprotu. Jā, arī kaut kā palīdzi, vot saprotu, bet atbraucam pie mums uz sarunu. Viens bērns pulksteni arī nepazīst, tev ir tik skaists pulksteni. Harmurekajajam, jakasaka paderilla polarasta, haidido! Haidadulla, harmurekajajam, jāruzakte zirgos mīti pakrūmiem čamdīties. Haidadulla, harmurekajajam, jakasaka paderilla polarasta, haidido! Haidadulla, Es domāju, ka tas vēl nav viss, jo šeit, kā jūs redziet, ir saliktas tādas interesantas muces un ne tikai, jā. Tāpēc es domāju, ka mēs ar aplausiem. Puiši ir gatavi jau, jā? Puiši ir gatavi. Nu ko? Velo trials. Karters, pirmā daļa, kā man te rakstīts. Amsis, Ēriks un Arvis, es domāju, ka viņi arī varētu radīt, šādus tādus brīnumus, kurus jau iepriekš brīdinu neatkārtot patstāvīgi.
jautājums, vai Bērzaunē kāds māk braukt ar velosipēdu? Jā, paceliet rokas, kurš māk. 1, 2, kaut kur daži māk. 1 tur un 1 tur. Te vēl viens māk. Un kāds 11 rociņas bija, jā. Bet cilvēki 2 reiz vairāk. Nu, it kā mēs drusiņi parādījām, un ka mēs arī mākam. Tāpēc mazliet gribētos pārbaudīt, vai jūs mākat. Un arī ar šo var. Paldies. Un arī ar šo ar visiem reāli ir iespējams pabraukt, var pamēģināt. Var arī ar to pamēģināt. Nē. Nu, ar šito, jā? Sanāca, aplaudējām savējiem. Un tad arī mēs turpinām braukt. Aplaudējām. Tas nav nemaz tik vienkārši. Tas ir vēl sarežģītāk. Un kā ar tur gulēt apakšā? Ai! Labi! Draugs! Nāc šur, draugs! Labi! Op! Op! Atpakaļ! Jā! Arvīs! Uz pakaļajā, mierīgi! Un tagad kopā 1, 2, 3. Tagad es palūkšu mazliet pagulties, kad metru šo pusi. Tu paliec uz vietas, vidējais paliek. Tu bišķi uz priekšu, kad metru vēl var bišķi. Jā, labi. Tu arī tikpat vēl uz to pusi. Un tagad var pamēģināt strietā. Atklājam mazu noslēpumu, tā kā rakstam disertāciju māsa.
jo sevišķi piestrādā pie tēmas vīrietis un kā ar viņu cīnīties. Tad šodien mēs tādu pavisam mazu, vieglu eksperimentu, kā lai saka, tādu mazu testu, paskatīsimies, kas tad patiesībā ir mūsu vīrieši. Nu tā ir tāda maza kompānija, slēgta sabiedrība. Mēs ceram, ka nekas neizies ārpusē. Un viss, ko jūs... šiem skaistajiem bērziem nekas nedrīkst iziet. Jā. Tas ir noslēpums. Valsts noslēpums. Jo, protams, tests ir mazliet intīms, jā, atklāja cilvēka dvēseli, un tas ir mums jārespektē. Un arī asins riņķošanas sistēmas īpatnības. Cik jauki, bet ceru, ka tas nebija tas, kur jūs sākumā Es domāju, ka jūsu skaistās zilās acis vispār jāieraksta Ginesa rekordu grāmatā, jo tas ir retums. Šīs skaidrās zilās acis manī vieš tādu patiesi patīkamu pārdomu par vīrieti latviešu lauku aizavā. Es tagad jūs lūdzu ļoti koncentrēties uz pavisam vienkāršu jautājumu. Uz pirmo jūs noteikti atbildēsiet, un tas ir, kā jūs sauc? Mani par Sandri. Viņu sauc par Sandri. Māsa, tu vari paspēji pierakstīt, ja? Jā, māsa, tu māki rakstīt, malacis viņu visu zina. Tagad man jālūdz ir, lūdzu, Sandri, esiet tāds spontāns un nosauciet kaut kādus zvēriņus, kukainišus, zivtiņus, putniņus, kārpiņus, vienalga. Zebiekstē! Cik interesants psiholoģiskais tips. Neviens vēl šo putniņu nav nosaucis, jūs esat ļoti interesants. Tas nav putniņš, klausies? Tas bija tas, no kā man tā jaciņa bija? Tas bija no krokodiļa, skaidrs. Labi, tagad es redzu, ka daudzi dzīvnieki jau nosaukušies, un krokodils pilnīgi nevilšus izskrēja pats no sevis, kā nākamais dzīvnieks, ja? Viņš vēl velkas jau otrs krokodils, bet man gribētos, ka jūs 5 nosauktu. 2 jūs jau pateicāt, tas jums iznāca labi? Ots. Tu saproti, kas cilvēkam par domu gājienu? Vodka. Nē, bet ots. Vienkārši tu pierakstīji pareizi? Jā. Ots, māsa, ja? Jā, nu tad vēl 2 lūdzu. Krahobors. Es nezinu, kāds izskatās krahobors. Šausmīgs izskatās krahobors, ir šausmīgs. Apmēram līdzīgs viņam. Nu, tad es jau sāku iedomāties. Tad es uzreiz varu, kad uzreiz tik pasaka precīzi, ja? Zebru es zinot, un tad es saprotu, ka nemaz nav līdzīgs krahobors. Ja? Un tad vēl viens vajadzīgs. Jā, vēl vienu. Dzīvnieks. Dzīvnieks, kukainīte, ziltiņa, vienalga, jebkas, kas kust. Preteklis. Kaut ko konkrētāku. Mums vajag tādu lopiņu zināt uzreiz, nu. Nē, pasaka, jūs saspringst. Govs. Tā vienkārši cilvēciski pasaka, ko visi saprot, ja? Jo pretekli mēs nosauksim, tad es domāju, ka tu manu vīru domā, ka tu šitāds. Jā, slaucamā govs, riktīgi slaucamā govs. Tālāk, mūsu nākamais eksperimenta loceklis ir... Raitis. Raiti. Raiti, redzu, ka jūs esat gatavs ātri nosaukt kaut ko, kas iepriekš jau nav minēts, ka jūs skatāties droši vien Discovery, kabelis ir, vai ne? Daudz televīzijas parādes tādas, visādi dzīvnieki, arī citi ir zināmi, ir bez tiem vēl citi. Ko jūs varētu pateikt? Lācis. Tīģeris, māsa, tu tik ātri vari rakstīt? Vari. Puma, kā viņš uz kaķveidīgiem lēž, klausies. Tas taču bija Āfrikā, ne šitas čalis? Leopards. Viņš visu paņems visu priekšā šito klasu. Un zilonis, oķibe bāds beigās zilonis, Svēts dzīvnieks. Svēts, liels un gudrs. To pašu gandrīz pa jums varētu teikt. Kāds jūsu vārdiņš? Ojārs. Tas te pīkstos, Ojārs. Kāds skaists vārds, Ojārs. Kādreiz pazinu vienu. Ojārs. Kad jūs metat garā acis atpakaļ savā grūtajā bērnībā, kļūdainā jaunībā, sasteigtās vecumdienās, ko jūs tur redzat? Kas tur notiek? Kādi lopiņi skrien, putniņi, lido, zivtiņas, pļukšķi? Asarītis, pļukšķi. Grieze, klausies, māsa. Tev pilnīgi terpiņas noskrēja. Pirmo reizi vīrietis pasaka grieze, māsai sentimentālas atmiņas.
Zirneklis. Zirneklis ļoti interesants domu gājiens, kas liecina par pilnīgi neordināru domāšanu. Muša. Muša! Nu jā, ja zirneklis, tad muša, tas jau tikai drīz kā pāris. Un vēl vienu vajag, jā? Vāveri. Vāveri. Cik skaists, brīnišķīgs, veikls dzīvnieciņš vāveri. Un tagad dodu vārdu psiholoģisko zinātņu kandidātei Indrei Hindrei. Vispirms es gribu pateikties šim drosmīgajiem 3 vīriešiem. 3 vīri kādreiz bija un 3 brāļi un 3, tas ir svēts skaitlis, kuri nebaidījās piedalīties mūsu eksperimentā, mūsu testā. Testā, kas tad ir vīrietis? Kā mēs redzam, vīrietis ir vārga būtne, kas sastāv no pāris kilogramiem kaulu, pāris litriem asiņu, tas viss ir apvilkts ar vārgu maisu, ko sauc par miesu. Paša augšā ir liela pumpa, ko sauc par galvu. Pumpā ir vairāki caurumi. Piemēram, kāpēc vīrietim domātas ausis, kas par vienu ausi iekšā, lai pa otru iznāk ārā. Šo izvirzījumu uz priekšu sauc par degunu. Zem deguni ir 2 melni caurumi, kuru sauc par nāsīm. Nāsis ir domāts, lai ievilktu naudu un citas priekšmetus. Šīs 2 skaistās zilos caurumus sauc par acīm. Ir caurumjošas acis, ir acis kā skaneris, acis, kurās var noslīgt, un ir acis kā šķīvi. Nu, lūk, šo caurumu zem deguna sauc par muti. Muti sevī satur zobus, zobi ir domāti plombēšanai un izsišanai, un mēli. Mēli ir ļoti asrīgs, dažam vīrietim paša mēle ir vislielākais ienaidnieks. Šo daļu sauc par pleciem, pie pleciem ir piekārtas rokas. Savukārt, roku galos ir piestiprināti pirksti. Pirkstu galos ir nagi. Dažiem aiz nagiem kaut kas krājās. Nav milzīgas lietas. Šis ir rumpis. Rumpis sevī satur sirdi. Kur vīrietim ir sirds, ir grūti pateikt. Ir vīrieši, kuriem sirds ir uz mēles, ir vīrieši, kuriem sirds ir papēžos, un ir vīrieši, kuriem vispār sirds nav krūtīs. No rumpī arī ir kuņģis un zarnas. Kuņģis un zarnas uztur kādu laiku barību, un savukārt zem rumpja ir kājas, kuras ir ļoti garas, tāpēc tās tiek apakšējā daļā atlocītas. Šo atlocīto daļu sauc par pēdu. Kur vīrietim ir mugurkauls, arī ir grūti pateikt, jo ir vīrieši, kuriem ir mugurkauls, un vispār vīrieši, kuriem mugurkaula nav. Pagad, tu kaut ko aizmirsi? Māsa. Taču, bet parasti stāsta lekciju, es esmu dzirdējusi tā, bet tu parasti stāsti, ka tur vēl kaut kas bija. Jā, vai es aizmirsu. Kaut kas tur bija? Jā, svarīgs. Tur bija, kaut kas taču nebija. Jā, kas tas bija, nevar tagad atcerēties. Es varbūt pievērsīšos šim nelielam testam. Tātad, ojārs. Mājās ojārs ir kā šis mīļais un visiem mīļā skaistā zivtiņa asarītis. Darbā ojārs ir kā grieze, naktīs dziedi sieviņai. Gultā kā zirneklis. Sabiedrība domā, ka ojārs ir muša, bet pats viņš zina, ka viņš ir čakla, jo čakla vāvere apveic ojāri. Bet tiešām prieks iepazīties ar tādu čaklu un burvīgu vīrieti. Ja mēs apskatāmies mūsu nākamo eksperimenta dalībnieku Raiti, tad izrādās, mājās viņš ir kā lācis, darbā kā tīģeris, gultā kā puma, sabiedrība domā, ka Raitis ir leopards, bet pats viņš zina, ka viņš ir viens no vissvētākajiem dzīvniekiem uz pasaules, un tas ir zilonis, kurš joprojām ir gudrāks par cilvēku. Paldies, Raiti, par piedalīšanos mūsu eksperimentā. Nu, un lūk, mūsu pēdējais eksperimenta dalībnieks Sandris, kurš mājās kā zemiekspem, darbā kā krokodils, gultā kā ots. Sabiedrība domā, ka Sandris ir krokobars, bet pats viņš zina, ka viņš ir govs. Paldies visiem eksperimenta dalībniekiem. Nu, paskatieties, vai nav prieks redzēt tos bērnus, zilās debesis un
bērnus, mūsu nākamo paudzi, kas tur priecīgi lēkā, vēl nezinot, cik lieli nodokļi jāmaksā un cik grūti nopelnīt dienišķo maizīti, bet viņi mums ir un mēs par viņiem priecājamies. Lai viņi aug bez bēdām! Tur arī ir cilvēki, kas izsaka savu prieku ar skaitli 9. 9 arī ir svēts skaitlis. Un tomēr gribētos teikt, ka ir kaut kas tāds. Ir kaut kas tāds, kas mūs visus apvieno svētkos. Un mēs varam teikt ar māsu, ka mums darbs ir svētki un svētkos mēs nestrādājam. Jā, un mēs šodien, kad Bērzaune ir Eiropas galvaspilsēta, mēs gribam iegriezt pogas, izgriezt pogas arī Ventspilī. Tāpēc mums būs mūsu govju parāde. Un mūsu govs būs daudz spicāka, daudz labāka par Ventspils govīm. Bērzaune var! Aplausi mūsu govīm! Atrināsiet pie mums, tā ir mūsu spicā govs. Modri, jūs esat Bērzaunes lepnums, mēs visi redzam. Aplausi Bērzaunes govju parādei! Paldies! Mūsu Bērzaunes lepnums. Jā, pastāviet modri, lai mēs arī redzam visu, ar ko mēs šodien lepojamies. Un kā lai saka, Lembergs vajag dot, pareizi metam. Šī tāda gols Lembergam nebija, pareizi. Modri, mums tomēr gribētos arī dažus jums jautājumus uzdot. Paldies! Man liekas, ka visi jūs redzēja, visi varēja arī jūs nofotografēt. Man liekas, ka tas būs arī nākamajos laikrakstos, uz galvenās lapuses. Visi ir pamanījuši. Modri, lūdzu, nokāpiet tagad zemē. Jā, droši. Varat neturēt ciet visu laiku, viņi tur paliks, nebaidieties. Raimond, bet pasakiet, mūsu žurnāla lasītāji ļoti grib zināt, kā ir veidojies jūsu darba mūžs, kā jūs to esat panācis. Paldies! Arī Raimonds ir sapratis, ka kustība ir dzīvība, dzīvība ir kustība, tāpēc vienmēr ir kaut kas jādara. Un Raimondam darbs ir svētki, un svētkos viņš nestrādā. Viņš vienkārši dzīvo skaistu, bet burvīgu dzīvi. Nu, tomēr, Raimond, mēs zinām, ka jūs esat viens no izcilākajiem Latvijas autobraucējiem pa apli. Lūk, tas varbūt nedaudz pastāstiet, kā jūs tiekat no tā apļā ārā. Paldies! Nu, ja ir aplī, tas arī var teikt, tikpat kā tāda spirāle, kas nes uz augšu. Lūk, arī tāpēc ir sasniegt tagad visaugstākā virsotne, un tas jau ir atdot savas zināšanas visai latviešu tautai, ko arī Raimonds ar visu sirdi un veselu vērtu. Nu, mēs zinām, ka jūs ļoti mīlat jauniešus, mēs zinām, ka jūs strādājat no rīta līdz vakaram, un tomēr, ko jūs darat, brīvajā laikā, kad jūs nedarat neko. Paldies! Brīvajā laikā Raimonds lasa grāmatas, klasiķus, Tolstojs, Dostojs, Blaumanis, Rainis, gūt var dodot, gūt var ņemot, to, ko paņem, nevajag atdot. Tās ir vērtības, uz kurām balstās arī. Viņas gribās? Tu tā pagaidies.
pamētā krītus un bumbas. Īstībā laikam jau Zaķis ar mums vēl kaut kādā transfers, ka nemaldos. Bātuts ir pieejams, šeit no skatos ir cukurvate un gliteri tetuējumi, kur turās apmēram 2-3 nedēļas. O, jaunais medus arī, jaunais medus var iegādāties. Nu ko, seja apzīmēšana. Es skatos, jau puišiem pirmie mači notiekās, nu, bet vienkārši... Aha! Ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi. Galva futbols arī iet pilnā sparā. Nu redz, labi izgodās. Brīvietā. Vēl aizvien man šeit Džeki saka meitenes un visi pārējie, kuriem interesē šodien šīs galva futbols un, protams, ārzemēs. Jā, nākam, piesakamies, jo galvenā balva ir ļoti reta. Jūs to uzzināsiet, nu, apmēram pulkstenis 23, tad, kad noslēgsies sacensības, nu, teiksim tā, jauniešiem no 7 līdz pat 17 gadījā. Bet pārējie patreiz var jauki pavaudīt laiku. Skatos šeit augšā mums ir kafejnīca, nezinu kā nosaukums, bet es tā skatos, tur var patiešām atspēcināt zērienus un arī uzēst kaut ko